Nu vēlreiz teikšu labvakar. Labvakar, godātais galvenās lomas tēlotāji, šobrīd man jāiejūtas galvenajā lomā, jo sarīkojot otrajā daļā, jūs jau kā muzikālu sveicienu dzirdējāt Liepu taku, kora laiks izpildījumā, šī kora mākslinieckā vadītāja Ilze Balode, diriģents Jākaps Ozoliņš, aplausi. Un šī vakara programmas koncertmeistara Liena Lēvica, bet gribu teikt, ka arī šī vakara turpmākajā gaitā jūs dzirdēsiet Agra Engelmaņa kora dziesmas ar Olafa Kūtmaņa vārdiem. Bet šobrīd es gribētu dot vārdu pirmā oficiālā apsveikuma nolasīšanai šī vakara teicējam Jānim Drēlētam. Lūdzu. Latvijas valsts prezidents, augsti godātais Kūtmaņa kungs, sirsnīgi sveicu jūs dzimšanas dienā. Jūs esat izcils dzēsmeistars, kura dzēja ir stiprinājusi Latvijas tautu izšķirīgos vēstures notikumos, bet jūsu līriskie darbi sapraksti katram lasītājam liek Latviju iemīlēt ar vienu no jauna. Jūsu dzēja ir nozīmīga un paliekoša. Tā ir ierakstīta ar zelta burtiem latviešu rakstniecības vēsturē. Paldies jums par izcilo tēvijas mīlestību un īpašo devumu Latvijas neatkarības atjaunošanas periodā. Novēlu jums stipru veselību un visu labo ieceru īstenošanos arī turpmāk, saņemot tuvinieku atbalstu un mīlestību. Patiesā cieņā Latvijas Republikas prezidents Andris Bērziņš, Rīgā 2012. gada 10. janvārī.